Mēs atrodamies Limbažos, maiznīcā Lielezers. Mani sauc Valters. Es esmu viens no 2 maiznīcas Lielezers maiznieku meistariem, un šodien labprāt jums pastāstītu par salināto rudzu maizi. Kas tā tāda ir, kāpēc viņai tāds jocīgs nosaukums, un parādīt arī, kā tā top. Salinātā rupmaize top vismaz 40 stundu garumā. Tas nozīmē, ka viņi iziet cauri dažādiem procesiem. Pirmais, kas ir, tā ir miltu plaucēšana. Mēs noplaucējam miltus, kas arī no šī plaucēšanas procesā ir cēlies pats šis vārds salināt, kas patiesībā nozīmē saldināt. Ķīmiski notiek tas tā, kad miltos esošā ciete karsta ūdens ietekmē 2 stundu laikā tiek sašķelta vienkāršos cukuros, un tas, ko mēs jūtam, šī masa paliek vienkārši saldena. Tas arī nozīmē vārdu salināt. Pēc plaucēšanas plaucējumi nostāv apsekti siltā telpā vismaz 25 stundas, kad notiek skāpšanas process. Skāps viņš tāpēc, kad šajos koku kubiņos, kur atrodas plaucējums, dzīvo iekšā pienskāpes baktērijas. Un kamēr šis plaucējums atrodas, tikmēr viņš skāpst. Jo ilgāk atrodas, tur jo skābāks paliek. Un maiznieku likums ir tāds, ka jo lielāks kukuls galā tiks izcepts, jo lielākam skābumam būs jābūt plaucējumā. Pēc skābināšanas mēs pievienojam ieraugu, uzraudzējam vismaz 6 stundu laikā viņu, un tad jau varam gatavot mīklu. Mīcam 2 piegājienos, pēc mīcīšanas tiek mīkla uzraudzēta, sadalīt jau kukuļos, atkal uzraudzēt un cept. Galvenās 5 atšķirības, ar ko salinātā rupmaize atšķirās no ikvienas citas rudzes rupmaizes, kas ir Latvijā nopērkami, ir būtībā tas, ka plaucējums, kas ir ikvienas rupmaizes un ikvienas saldskārmais pamatā, drīkst tik veidots tikai vienīgi koku muciņās, jeb kubuliņos, kā mēs to sakam. Pēc tam šis plaucējums drīkst tik raudzēts tikai vienīgi ar ieraugu, nevis ar tiešo raugu pievienošanu. Trešais ir svarīgākais, kad nedrīkst pievienot neko mīklai, kas maina mīklas krāsu. Tas te ir, tā teikt, nekādas iesalu ekstrakts vai arī paši iesalu. Ceturtais ir, šo maizi noteikti jācep pa tiešo uz klona, nevis uz panām kādām vai uz lentes krāsnīm, bet pa tiešo uz klona. Un pēdējais ir, kukulītim jābūt vismaz kilograms svarā pēc cepšanas. Sekojot Eiropas Savienības iniciatīvai, kura aicina valstīm katreiz savus šos īpašos produktus certificēt, lai neviens viņus varētu nokopēt, tad Latvijas maiznieku biedrība kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti apkopoja datus, izpētīja vēsturi, un izejot no tā tika izveidots tāds kā standarts, jeb kanons, kurā tad tiek atrakstīts tāds pamats, kā būtu jātiek ceptai rupmaizei Latvijā, īstā latviešu rupmaizei. Un tad šai rupmaizei un šim kanonam tika dots nosaukums salinātā rudzu rupmaize. Tas, kas mums liekas ikdienišķi un vienkārši, patiesībā, skatoties uz kopējā Eiropas maizes piedāvājuma fonu, esam samērā īpaši, jo šādu maizi cep tikai un vienīgi Latvijā.